Sveiciens! Sveiciens visiem! Šodien pavisam īpaša tiešraide kopā ar Leldi Alksni. Un es tūlīt aicinu Leldi arī pie mums. Un tad varēsim runāt. Un nu čau, Lelda, čau. Tā. Saki kaut ko, lai es tevi pārbaudu, vai es tevi dzirdu labi. Tā, tad man dzirdi? Jā, super. Nu, ko, man ir prieks visus, kas seko Evelīnas Spruķes kontam, iepazīstināt ar Leldi Alksni. Tātad šodien ciemos pie manis ir Lelde. Un tās tēmas, par kurām mēs parunāsim, ir mājmācība, pedagoģija, pieredze Skandināvu valstīs un, dzīve kaut kur citur, un arī attiecību pedagoģija un seminārs, kuru Lelde organizē un kurš notiks jau nākamā nedēļas nogalē. Tā kā paliec ar mums, klausies un uzzinās daudz ko interesantu. Un es tev varbūt pavisam īsi pastāstīšu, kur es pirmo reizi Leldi pamanīju. Tas bija, man liekas, jau pirms 11 gadiem, kad Latvijā diezgan daudzas mammas, kurām bija salīdzinoši mazi bērni, rakstīja blogus. Un man liekas, ka Lelda, tu arī rakstīji blogu. Un es nezinu vairs, kā es nonācu līdz tavam blogam, bet katrā ziņā man bija vairākas mammas arī, kas tā kā ir latvietes un dzīvo ārzemēs. Bija tāda Gunta, kas ir Zviedrijā, tad bija Lelde, kas ir Norvēģijā, un tad bija vēl mammas arī Latvijā, kuru blogu ierakstus es mēdzu šad tad palasīt, un arī tev dominēja daba, un arī Valdorf pedagoģija, un dzimšanas dienas svinēšanas, kādas ir tā kā Valdorf pedagoģijā, tādas arī ir mazliet citādāks nekā kā mēs no Montessori aspekta svinam. Ļoti skaisti, un man likās tik tā, brīnišķīgi, ka var dažādi tos svētkus svinēt. Lūk, tā kā tur es tevi pirmo reizi pamanīju internetā un blogā, un tad jau vēlāk, caur mājmācību un caur to, kā jūs atgriezāties Latvijā. Un tad pavisam nesen man bija iespēja pie tevis ciemoties Saldus pusē, un paldies par tavu viesmīlību. Un tur, kur tagad Lelde ir, tā ir viņa mācību klasīte, arī ļoti, ļoti jauka telpa. Tā kā man bija prieks tur būt īstenībā un pabūt tajā gaisotnē. Tā kā tas ir tas, kā es ar tevi iepazinos caur tavu blogu. Un vai tu vēl raksti blogu, vai kur ir tavs blogs? Kā iet tavam blogam? Vispār pastāst par sevi. Kāda tad ir tā tava vēsture? Visa, kā tur tā, kur tur parādījās? Tur tā Norvēģijā un tā pedagoģija. Tā kā pastāst mums par sevi kaut ko. Jā, nesen tikāmies un ļoti ideju. Un es nesat mazliet mani, esmu no Saldus, no šīs dzīvoju. Zini, Lelde, tu man mazliet rausties. Tev nav tā, ka tas mikrofoniņš varbūt ir kaut kur nospiest tam telefonam? Tagad kā ir tagad? Pasaka kādu pilnu teikumu, tad es pateikšu, kā ir. Jā? Jo, varētu būt, ka kaut kur raustās, bet var labāk tagad dzirdēt? Jā, tagad labāk, jā. Un pēc 9. klases es nokļuvu skolā, Japāņu vidusskolā, Rīgā. Un tā bija mana pirmā pieredze ar pilnīgi citu mācību vidi un metodēm. Un es sapratu, ka ir jābūt kaut kādam citādam. Un gāja gadi, un pēc vidusskolas pirmo reizi aizbraucu uz Norvēģiju, apmaiņu programmā. Un tad tajā valstī es iemīlējos. Un tā bija arī tāda, tāds sapnis aizbraukt kādreiz ar ģimenes turien. Un tad, kad mums jau bija 2 bērni, mēs aizbraucam uz Norvēģiju. Un no sākuma bija doma padzīvot 1 vai 2 gadus, bet sanāca, ka mēs nodzīvojam 10 gadus. Runājot par blogu, tas vairs nav. Tāds blogs bija Dabas māma. Jo, kāpēc tas blogs tāpa? Tas tāpa priekš radiniekiem pēc būtības, jo visi jautāja, kā mums iet, un tas tagad sapratu, ka vienkāršāk ir rakstīt par to, nevis katram atsevišķi stāstīt.
Un tā viņš arī tapa. Jā. Bet tad jau, kad mēs domājam par atgriešanos atpakaļ, tas bloks jau nebija aktuāls. Viņš jā. Un klausies, kurā brīdī tā pedagoģija, kurā brīdī tu sāki to mācīties un arī strādāt par skolotāju? Man jau liekas, tad, kad man bija 5 gadi, jo mana māsīca bija skolotāja, un viņa nesa mājās burtnīcas, un es jau tad sēdināju lelles un mācīju viņas un laboju, protams, kad burtnīcas. Bet visu laiku ir bijusi tāda interese par bērniem, jo man ļoti patīk bērni. Un arī Latvijā es mācījos, gan pirmā izglītība nav man pedagoģija, bet gan kultūras namas vadītāja. Bet tā interese jau ir ļoti, ļoti sena, jau tiešām no bērnības, kā spēlēšanās, būt ar bērniem, jā, mācīt viņus, un jā, tā jau ir patiešām ļoti, ļoti sena. Un es mācījos Latvijas universitātē, un tad, kad es aizbraucu uz Norvēģiju, es strādāju skolā, bet tad es aizgāju uz universitāti un mācījos Valdorfa pedagoģiju. Tā bija tiešām apzināta izvēle šī Valdorfa pedagoģija, jo katrā pilsētā Norvēģijā bija Valdorfa skola kā alternatīvā iespēja mācīt. Nebija Montessori, bet tieši bija Valdorfa skolas. Un tā arī bija tāda interese par to, ka, jā, es gribētu zināt vairāk, kas ir šī izglītība. Un tā bija man ļoti liela pieredze, mācoties tieši ārzemēs par šādu te pedagoģiju. Un mācoties šo pedagoģiju, es nonācu līdz vēl vienai pedagoģijai, par ko es arī mazliet vēlāk pastāstīšu. Tā ir šī attiecība pedagoģija, ar ko strādā, es gribētu teikt, visas Skandināvu skolas, kas ir pati primārākā lieta. Vispirms ir attiecības, un pēc tam ir akadēmiskās zināšanas. Tā kā tas būtu tāds, jā, varbūt mazliet haotisks pārskats, bet par to, kā es esmu nokļūsi līdz pedagoģijas tādai mācībai un interesē. Un arī, ko mums Sandra raksta, noklausīšos jūs vēlāk. Ļoti labi, Sandra, jā, es ierakstu saglabāšu. Un klausies, Lelde, es saprotu, tad tu izmācījies par pedagogu Norvēģijā, strādāji par pedagogu Norvēģijā, un Norvēģijā bērni tev acīm redzot gāja Norvēģu skolā. Kurā brīdī tad tā mājmācība sāka kļūt aktuāla un vispār, jā, kurā brīdī tu iedomājies par tādu opciju, jā, kad ir arī mājmācība un ka tā varētu maniem bērniem noderēt. Jo tad es saprotu, ka tu pat esi gājuši skolā, un varbūt nevienā brīdī nemaz nebija tāds stingšs mājmācība, bet kaut kad vēlāk tā ideja ienāca. Kāds ir tas ceļš? Tā ideja ienāca jau prātā mums dzīvot Norvēģijā, bet tieši tā apsvēruma dēļ, ka mēs bijām citā valstī, mēs tomēr izlēmām par labu valsts skolai, lai viņi iemācītos valodu un lai viņi būtu daļa no sabiedrības, jo mēs tiešām bijām vieni paši tur. Mums nebija ne radinieki, nekas, un tas bija tāds apsvērums. Mēs zinājām, ka tā izglītība, kas ir tur, ka viņa ir ļoti humāna, tāda ļoti saudzīga pret bērniem. Bet doma par mājmācību jau man bija jau tur jau sen, un es biju jau izkālus plānus, kā tas varētu notikt. Un, lai cik tas egoistiski varbūt neskanētu, tad, ka mums bija doma pārcāties atpakaļ uz Latviju, es skaidri zināju, ka viņi mācītos mājās. Kaut gan tas nebija mums vienbalsīgi atrunāts ar vīru, bet es viņus to ļoti vedināju, ka tam tā ir jābūt, jo mums riņķī neviens mājās nemācījās, jo visi ir gājuši skolās. Un tas ceļš uz mājmācību dzīvojot Saldū nebija viegls. Un tas vēl joprojām nav tāds ļoti, ļoti viegls. Tas ir tāds izaicinājums gan tā lielā apmērā, gan arī katru dienu. Bet tas noteikti ir to vērts. Un tas viens no galvenajiem iemesliem bija, ka es gribēju, lai bērni kopā vairāk viens ar otru. Tā vēl.
Pagaidi, man tieši sasauca tajā brīdī, kad tu teici, viens no galvenajiem iemesliem bija, lai bēdi un interesantākajā vietā sasauc. Tā kā turpini no tās. Bet tagad nav sasauc, jā? Tagad ir labi, jā. Nu, tas viens no galvenajiem iemesliem bija tas, ka, lai bērni būtu kopā, lai viņi piedzīvotu to sadraudzību vienam ar otru un lai mēs varētu pavadīt šo laiku. Lai cik varbūt tas jocīgi skanētu, bet tiešām šis mazais laiciņš ir līdz pat 15 gadiem, ka viņš ir ļoti, ļoti mazs un es redzu, kā tās attiecības ir veidojušies, viņiem ir kopā ikdienā, dienā, un tas nav viens vecums, bet ka viņiem ir pilnīgi cita saskarsme, sarunas, pieskaršanās, ka viņi var sēdēt kopā, smieties, spēlēties. Un tas bija tas mans galvenais tāds mērķis, kad es gribēju, lai viņiem ir kopā. Jo dzīvēt Norvēģijā bija grūti izdarāms, jo pēc skolas bija aktivitātes un pēc tam bija vakariņas un ir jāiet gulēt. Un pareiķinot, tas bija maksimums varbūt 2,5 stundas, kad viņi varēja sapikties, bet tās nebija vairs spēles, bet tas bija vairāk kā tādas kopīgas pusdienas un kopīga došanās uz gultu. Nu, tādu. Tā kā tas bija mans galvenais iemesls. Un pārceļoties Latvijā, vēl viens iemesls bija arī kā šī te vērtēšana, jo Norvēģijas skolās nevērtē un arī citās Skandināvu skolās nevērtē. Un es sapratu, ka tieši tāpēc, ka akadēmiskās zināšanas ir mazāk nekā šeit, zemāks, gribētu teikt, ka viņiem būs ļoti zems vērtējums un ka tam vērtējumam nav nekādas vērtības kā vērtējumam, kā tādām atzīmēm. Un tas bija otrs aspekts, kāpēc es patiešām tā ļoti stingri turējos pie tā, ka viņiem ir jāpaliek mājās. Tā kā tā. Mums te raksta viens, ka plāno ar bērnu drīz sākt dzīvi Kurzemē un jau bija noskatījis opciju biedroties pie Leldes. Tā kā Lelde gaidi vēstules no dvēseles oāzes, ka varētu tevi uzrunāt. Un klausies, man tā iekrita tas, ko tu teici, ka nevērtē, ka Norvēģijā nevērtē, tad tu gribi teikt, ka visus 12 gadus nav nekāda vērtēšana, tāda atzīme vai kā tas īsti ir? Līdz 8. klasē nav atzīmes. Un tam ir tāda ļoti, ļoti stingra un pamatota nozīme, kāpēc tā ir. Pirmkārt, jau tam mazajās klasītēs tas nav vajadzīgs, jo viņi ir mazi un bērniem ir dažādi, viņi nāk no dažādām ģimenēm ar dažādiem raksturiem, un viņus ir ļoti grūti novērtēt. Kā viens un viens. Viņi attīstās pilnīgi citā līmenī katrs. Un vērtēšana notiek sarunas. Un sarunas ir tādas, kas attiekās pasniedzējs ar bērnu un ar viņu vecāku un pārunā to, ko viņš ir apguvis tajā laikā, kad viņš ir bijis skolā. Un cits varbūt ir iemācījies 5 burtus, un tas viņam ir ļoti liels sasniegums, un cits ir iemācījies lasīt un izlasījis 2 grāmatas, un tas viņam ir tieši pēc tādas garīgā aspekta tikpat liels sasniegums kā tam, kas ir iemācījies šos dažus burtus. Un vēlākās klasēs ir tā, ka ir jāņem vērā šīs pārmaiņas bērnā, kas notiek, kad viņi kļūst par pusauģiem, un ir sevišķi zēniem no 12, es gribētu teikt no 12 līdz 15 gadiem, ka viņiem ir ļoti izstrādājuši šie pusauģu hormoni, ka viņi nespēja adekvāti dažreiz uzvesties vai mācības viņiem ir ļoti grūti uztvert tieši akadēmiskās mācības. Un ja viņiem būtu jāliek atzīmes, viņi būtu ļoti nesekmīgi daudzi. Un ir tas brīdis, ka viņi nesaņem šīs te atzīmes. Viņi iziet cauri šim pusauģu vecumam, viņi nonāk klasē jau 8. un tad viņi var saņemt atzīmes, bet viņi nav tikuši tā kā noniecināti, jo ne jau par velti ir tā, ka tu var visu dienu labi veikties, un viens var pateikt, tu nemāki dziedāt, vai, piemēram, tu sportā, tev ir abas 2 kājas kreisās, un tu atcerēsies, jo to labo jau ir ļoti grūti atcerēties, jo tas vienkārši
cilvēkam prātā ir iestrādājies, ka tas sliktais paliek atmiņā. Un viņš nav saņēmis šīs sliktos vērtējumus, un viņš tam ir gājis pāri, un pēc tam ļoti labus rezultātus sasniedz, viņam ir ļoti labs pašvērtējums. Un tas nav egoistisks pašvērtējums, tas ir tāds ļoti cilvēcisks pašvērtējums. Un tāpēc ir tā, ka tās atzīmes netiek liktas. Un viens, kas ir tāds aspekts, kāpēc arī, jo līdz ko tiek liktas atzīmes, tas nozīmē, ka ir jābūt kādam fonam, uz kā es izceļos. Šeit runa ir par skolu. Un es sapratu, strādājot Norvēģijā, ka es esmu traumējusies no tā, jo man ir visu laiku tāda sajūta, ka man ir tāda salīdzināšanās, tāda sacenšanās, kad ir jābūt labam, kad ar sliktām lietām jau, piemēram, kādām neveiksmēm vai kļūdām neviens nelielās, jo taču ir jābūt visam tādam diezgan labam. Un tas nāk no skolas, jo to es sapratu, ka tas ir tāds, ka visu laiku ir jācenšas, lai būtu šie sasniegumi. Un tur atkal bija pilnīgi pretēji. Nu, ļoti, ļoti interesanti. Vai tas ir visās Skandināvu valstīs, tā kā arī tur Zviedrija, Dānija, Norvēģija, vai tur, nezinu, vai tu zini vispār tā, kā ir pie citiem, jo ļoti interesanti. Es nezinu par Zviedriju. Es zinu tikai par Dāniju un Somiju. Viņiem ir tieši tāpat, kad līdz 8. klasē nav šī vērtējuma. Un 8. klasē parādās vērtējums, un tas vērtējums ir vairāk domāts tā, ka viņi trenējās saņemt šo vērtējumu, jo gala rezultāti tā, ka viņi pabeidz 10. klasi, un tas ir mūsu pamatskola 9. klasi, ka viņiem ir šie vērtējumi, ar kuriem viņi iet tālāk. Bet tur ir tāds viens uzsvers arī, ko viņi saka paši izglītības ministri. Ja reiz mēs esam izvēlējušies, ka pamatskola ir obligāta, kā arī mums Latvijā ir, pamatskola ir obligāta, tad viņiem arī obligāti viņi ir jāpabeidz. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgs aspekts, ka tad mēs gatavojam tādus eksāmenus, gatavojam to bērnu tā, lai viņš obligāti viņu arī pabeidz. Jo mēs esam izvirzījuši šo te kritēriju, ka šī izglītība ir obligāta. Un tur uzreiz nomainās arī, piemēram, eksāmenu veidi un to, kā bērns strādā un uz ko viņš iet, jo viņš nav tāda opcija, ka viņš nepabeidz pamatskolu. Un tas ir tāds, jā, man liekas, svarīga lieta. Nu, ļoti, ļoti interesanti, tiešām. Un liekas, ka Latvijā laikam citādāk nevar novērtēt skolas reitingus, izveidot, ja vien nav tās atzīmes. Un man liekas, kā tur tādā Norvēģijā, vai viņiem vispār ir tādi skolu reitingi, pēc kuriem vecāki vadītos, uz kuru skolu tad bērnu vest. Ja, tas tāds retoriskas pārdoms, vienkārši interesanti, ļoti interesanti. Bet klausies, atgriežoties pie mājmācības, tātad bija tas lielais iemesls, lai bērni varētu būt vairāk kopā, lai jūs visi varētu būt vairāk kopā. Kā ir tagad, jūs to esat jau darījuši kādus gadus, kas tad ir tie, kā saka, tie pozitīvi augļi, kurus tu jau redzi, pateicoties jūsu izvēlei, ko tu jau redzi kā tādu lielu ieguvumu jūsu ģimenei, tieši no mājmācības? Jā, tiešām pirmais un pats galvenais tas, ka viņiem ir šīs attiecības savā starpā, ka, protams, ir labās un sliktās dienas, un viņi arī strīdās. tas ir, būsim reāli, ja šis ir reals lives, ja, ka viņi arī, protams, strīdās un ir nesaskaņas, bet viņiem ir šīs te attiecības. Tas ir pats galvenais ieguvums. Un otrs ieguvums ir tāds, ka viņi spēja komunicēt. Un šeit atkal apgāžās šis priekšstats par to, ka viņi ir antisociāli, bet ka viņi spēja sarunāties. Protams, ir vecuma posms, kas ir jāņem vērā tieši šis pusauģu laiks, kad tas ir noslēgts laiks. Bet ka viņi var vecākam cilvēkam pieiet klāt un parunāties un arī būt nav viņa vecuma. Un tas ir ļoti liels iegums. Un vēl kas ir ļoti liels iegums, kā mums ir svētki kopīgi, ka nav tā, ka skola izlem kādus svētkus mēs svinēsim, un kā mēs to svinēsim, bet ka mēs to paši daram. Un tieši kā tu minēji arī, piemēram, šīs dzimšanas dienas vai kādas ārā iešanas, ka tas ir
ka tas ir tāds mūsu izdomāts. Un vienu brīdi bija pat tāda, ka mēs vienkārši uzcepjam kūku un prasa, kas tad šodien pa svētkiem, un tad kāds vienkārši izdomā, mums šodien ir Juliana vāris. Nu, tāds pilnīgi, tā kā, ārpus vispār ir kāda konteksta, bet tas kopīgās sarunas laiks un jā, ka tas ir tas iegūms. Un es domāju, piemēram, tādās akadēmiskās zināšanās, ka ir lietas, ko viņi zina ļoti labi, jo viņi tam ir ļoti lielu laiku veltījuši. Un ir lietas, piemēram, kas man ir likušās svarīgi, ko viņi zina. Piemēram, tas ir tieši saistībā varbūt ar ticību, kas ir, ko viņi mācās ārpus skolas konteksta un mācību programmas. Un tas ir saistībā ar valodām, kas ir varbūt arī mūsu izvēlētas. Bet tieši tāpēc, ka mēs to varam izdarīt, un šajā ziņā Latvija ir perfekta valsts, kur mācīties mājās. To gan es gribētu teikt, jo Zviedrijā, diemžēl, mājmācība nav atļauta. Norvēģijā un Somijā tas ir vēl brīvāk nekā pie mums. Viņiem nav jābūt skolas uzskaitēs. Bet katrā ziņā Latvijā patiešām ir ļoti liela iespēja mājās mācīt. Nu, tie ir tādi mūsu ieguvumi. Un es tev arī varu ļoti, ļoti pievienoties. Un es ļoti ceru, ka pēc gadiem, tad, kad viņi jau būs savās patstāvīgajās dzīvēs un lieli, ka varēs redzēt vēl to īpašo saikni, kas starp viņiem ir. Es tā, kā saka, ļoti, ļoti ceru, ka tā būs, ka viņi viens otru atbalstīs, iedrošinās un ka viņi zinās, kā otram iet. Un ka būs tāda mīlestība un tāda īpaša saikne starp viņiem. Un klausties, runājot par tām attiecībām, redz, kā mūsu ģimenē tās ir svarīgas, tavā ģimenē, un vēl tagad tu organizē semināru arī par attiecību pedagoģiju. Tās pedagoģijas ir salīdzinoši daudz, tad tu varētu mums tagad pastāstīt, kas tā attiecība pedagoģija tāda ir. Un kā tev vispār ienāca prātā ideja, ka vajadzētu organizēt tādu semināru un izglītot cilvēkus? Jā, tā kā 2 jautājumi. Kas ir attiecība pedagoģija un kā tā tapa ideja? Jā. Var dzirdēt tagad? Labi, var dzirdēt, jā. Labi. Attiecība pedagoģija, tā ir tā pedagoģija, ar ko es saskāros Norvēģijā. Un tas, kā pie tā es nonācu, es domāju, kas tas tāds ir? Pirmo reizi ieejot skolā, strādājot skolā, kā pasniedzēju. Pienāca klāt direktora. Direktors reiz teica, es neesmu direktora, es esmu meta. Tā kā, jā, jo viņi saprata, ka esmu no Austrum Eiropas, ka mums ir cits vērtības skolā. Un viņi prasīja, vai es esmu ar mieru strādāt vienā klasē ar Lindu. Un no sākuma es domāju, kas ir Linda, sapratu, tā ir vēl viena pasniedzēja. Un šajā brīdī iestājās šī attiecība pedagoģija. Un viņi skaidri arī teica, tā kā jūs savā starpā sastrādāsieties, tāda būs klases atmosfēra un tāda būs jūsu klases rezultāti. Ja tu nevari sastrādāties, saki to Lindai, saki to man, un mēs domāsim, kā to tālāk risināt. Un šajā brīdī es sapratu, ka akadēmiskās zināšanas tiek nolikts malā, un tiek strādāts tikai un vienīgi uz attiecībām. Un tālāk mācoties arī par Valdorfu pedagoģiju un vēlāk strādājot Somijā, vadot projektus skolā, tieši tas pats tur darbojās, kad ir šīs te attiecības. Un viņi saucās attiecību pedagoģija, kas ir zem domas vītras pozitīvā pedagoģija, kur cilvēks strādā no sākuma uz sevi, to, kas viņš ir. Viņš nosaka savas tādas īpašības, kas ir viņa stiprās puses, un tad ar tām savām stiprām pusēm viņš var doties klasē, piemēram, vai doties pie saviem bērniem, bet tas nenozīmē tā fiziski, ka tagad esmu sagatavojis, saģērbies un dodos, bet es zinu, ko es varu, un es zinu, ko es nevaru. Un tas ir svarīgi, man liekas, jebkurās attiecībās. Un kā atšķirās attiecības no attiecību pedagoģija, ka skolā vai, piemēram, darbā ar bērniem, es mēģinu saprast, kas ir viņu stiprās puses. Un mēs Latvijā esam to nosaukuši par kompetenci pieeju. Bet tā kompetenci pieeja tad ir jāsaprot, kā tad ar viņu darīt. Tā kā individuāli pieiet. Bet pēc būtības tā galvenā doma, es zinu, ko es varu,
kas ir manas stiprās puses. Nu, piemēram, es zinu, ka man ir ļoti liela tā kā zinātkāra, radošums, tāda mīlestība, es gribu skaisti kaut ko taisīt. Un tas ir tas, un es to daru, un man tas izdodās, un es gūstu no tā gandarījumu. Un tas ir tas veids, kā to var tā kā noteikt, ka tas darbojas, ka tās ir tās stiprās puses. Un es zinu, kas ir manas tā kā, tās īpašības, kas tā kā, nu, tik ļoti labi neiet. Un piemēram, tāda disciplīna vai piemēram, neatlaidība vai apdomība, tas nav mans. Un es to zinu, un es zinu, ka es ejot klasē, es varu strādāt ar to, kas man ir, un dot viņam to, kas man ir. Un tā veido šīs te attiecības. Un, piemēram, protams, ir svarīga disciplīna katrā darbā, piemēram, bērniem. Un es gribētu šeit pieminēt tieši mājmācībā, ka es varu dot no sevis, bet man jau jāņem vērā, kāds tas bērns ir. Un kāds, piemēram, praktiski darbojās. Tas darbojas tā, ka mums ir 4 dažādi bērni ar 4 dažādiem raksturiem. Un viņiem ir 4 dažādas dzīves uzdevumi. Un tagad esmu es, un ir mans vīrs, kas ir arī pilnīgi totāli dažādi cilvēki. Un to, ko es zinu, ko es varu darīt savā ikdienā, ja man ir radošums, es varu veidot mazus, īsus, radošus projektus, kas man ļoti labi padodās, un dot viņiem to. Un man ļoti labi tas iet, un viņi to ļoti labi uztver, jo es tomēr esmu tā kā pieaugušais, un es dodu no sevis. Un, ja šis bērns, piemēram, ir ļoti disciplinēts, viņam, piemēram, viņš ir apdomīgs, viņš iespējams nepaņems to, ko es gribu iedot, tāds, ka tagad tu vari izdomāt, tu vari iet tālāk, tu vari meklēt dziļi, bet viņš, piemēram, šo visu projektu, ko es esmu tā kā izvēlēsies, viņš pa punktam viņu pierakstīs. Un tas ir viņu vērtība, viņa rakstura īpašība, un viņš būs sasniedzis savu visaugstāko tādu līmeni. Es gribētu teikt, ka tas līmenis viņu tā kā vecumam, un ja, piemēram, pretī man ir tieši tāds pats bērns, kas ir radošs, viņš nespēs to pierakstīt, jo viņā nav iekšā šī te īpašība, viņš viņu varbūt uzzīmēs, izies, izdarīs pa savam, varbūt uztaisīs mutisku prezentāciju, un atkal to viņš būtu sasniedzis. Bet jautājums šajā brīdī ir šajās attiecībās, kā tad iemācīt tomēr virzieties uz kaut ko vienu, uz tādu, piemēram, šie matemātikā ir jāapgūst līdz 1000. Kā tu to mājmācībā tas ir vieglāk, jo tur ir, piemēram, daži bērni, skolā tur ir 20 bērni, tad ir jāsaprot, kā tu to darīt. Un kas ir svarīgi, ka, ja es zinu, kāds ir mans bērns, tad es eju mājmācībā, piemēram, tieši tādā veidā viņam tuvojos, un es daru to radošumu, kas ir mani. Es varu tikai no sevis tagad teikt. Un, ja es zinu, ka šis bērns, piemēram, ir tāds vairāk disciplinēts, viņam es izprintēju lapas, dodu, viņš sēž, pilda, viņš ir apmierināts, viņš apgūst tieši to. Ja es zinu, kad otram bērnam varbūt ir arī kādas, mums ir vienam bērnam, kam ir disleksija, viņam lasīšana, rakstīšana tiešām ir diezgan apgrūtinoša, bet, piemēram, izlikt reizi rēķinu, saskaitīt kastaņus, uzzīmēt aplīšus, tas ir viņu sasniegums, un viņš apgūs, un viņiem beigās būs abiem diviem līdzvērtīgas zināšanas, tikai metods būs atsevišķs. Bet, ja es mēģināšu viņu tagad piespiest rakstīt, protams, tas arī ir svarīgi. Mums būs konflikts mūsu starpā. Bet kas ir svarīgi? Šajā visā atcerēties, ka visā mācību procesā attiecības ir tādas gribu trenēšana. Un arī man ir jātrenē mana griba, jo man ir svarīgi arī man iegūt manu disciplīnu, kad es ceļos, daru, arī sapildu darbu lapas, kas ir jānodod, piemēram, par to, ko mēs esam paveikuši. Un man ir tā kā jāpiespiežās, bet man tas ir jāizdara. Un viņi redz to, ka tas ir jāizdara. Tā kā ir kaut kāds lietas, kas jāizdara. Un tās ir tās attiecības. Kā tas notiek, piemēram, skolā, ko Skandināvija ļoti tā kā uzsvaru liek, par ko arī tā kā seminārā tiks runāts, ka nosaukt savas sajūtas vārdā, ka nav tikai labs slikts, bet man ir, piemēram, bailes, man ir kaut kāds riebums, es esmu
apmierināts, esmu laimīgs, un ka viņi spēja to noteikt, pateikt, un viņi ar to ļoti strādā, tieši runāt par savām sajūtām. Un es gribēju parādīt, tāpēc domāju, vai dzirdi, jo es te telefonu esmu nolikusi tagad, ka viņiem ir pat izstrādāti tādi materiāli, lai noteikti savas rakstura īpašības, jo bērns nevar to pats sev noteikt. Un, nu, piemēram, daži no tādām, viņiem ir tādas kartiņas, ja? Viņš, piemēram, pirmajā klasē iet ar tādām kartiņām, un kur ir rakstīts, patiešām tur rakstīts ir tā kā leaderships un tā kā vadība, ka viņš var vadīt, un tad par tām īpašībām tiek runāts, ko tas vispār nozīmē, un viņi iepazīstās ar šiem vārdiem. Un, ja jūs būsiet aizbraukuši, piemēram, uz Skandināvu valstīm, tad jūs liksies, kāpēc cilvēki tik ārprātīgi daudz var runāt, nu, skolās, viens ar otru, jo pēc tam dzīvē šīs attiecības ir vissvarīgākās, ka ejot gan uz darbu, gan sarunāties ar kolēģiem, cik tu daudz zinās uz sevi, cik tu daudz varēs pastāstīt par savām sajūtām, tik tev labi tajās attiecībās arī ies. Un šīs attiecības tomēr ir iespējas. Cik labas būs tās attiecības izveidotas, tik daudz tev tā būs iespējas, piemēram, strādāt ar to bērnu. Tas ir tieši saistībā ar bērnu un arī ar kolēģi. Cik man būs labas attiecības ar kolēģi, tik arī es labi varēšu strādāt. Un tas ir tāds modelis, uz ko viņi iet, un tas nav tā kā dabiski, jo attiecības veidošana ir izvēle. Un viņi patiešām arī tā ļoti izvēlīgi runā pozitīvi, sasveicinās, dod rokas spiedienu, apskaujās, un tas nav tāds ar kaut kādu nodomu, piemēram, es tev apskauju, es tev negribu tev apskaut, bet patiešām tā ir mana izvēle, jo mēs veidojam, šādā veidā mēs veidojam attiecības. Ko es vēl gribu tā kā pateikt pie tā visa, par ko arī runās arī seminārā, kas ir svarīgi, piemēram, kā reaģēt situācijās, kad ir dusmas vai konflikts, jo, nu, parasti jau ir ļoti labi, kad viss ir ļoti jauki, mēs varam sarunāties, ir pozitīvi, bet ko darīt tad, ja, piemēram, ir šie strīdi, un mēs sasarīmies, kādas ir reakcijas, un es varbūt neminēšu tagad, jo tur ir tādas dziļāk jāiet, bet šis reakcija uz dusmām, vai šī eksplozija, vai šī ieslēgšanās sevi ir atkarīga no tā, kādas mēs esam, kādas ir mūsu rakstura īpašības, jo, ja, piemēram, radošs cilvēks vienkārši aizmet krūzes pa gaisu, un arī mazs bērns, viņš, piemēram, var iesist otram cilvēkam, tad tas, kas ir, piemēram, apdomīgs, viņš var stāvēt un to tā kā sevī gramot iekšā un nezināt, tā kā, ko darīt ar tām otru cilvēku dusmām. Un tas ir pieaugušo cilvēku starpā arī. Un par to arī Ančarlote stāstīs, kā tieši rīkoties tādās situācijās, kad nonākam, jo arī mēs savā starpā varam nonākt tādā situācijā. Un kāpēc viņi liek attiecībām tik lielu nozīmi, tur, piemēram, arī ir rūpes par sevi. Kas mamām tagad plānojot jauno mācību gadu, ģimenēm, es gribētu teikt, nevis tikai mamām, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tajā plānošanā, kad ir arī tāds punkts rūpes par sevi. Nu, tāda, un tas nenozīmē to, ka redzot Instagramā, kas varbūt arī nav patiesība, kad ir jauns kurpes, ko valkā visas mājmācību mammas, soma, mācību materiāli, kas ir ļoti dārgi, varbūt, liekas, es vienkārši nespēju to, tas ir par daudz, tas nav man, un es jūtos ļoti, ļoti slikti, bet, ka patiešām tā parūpēšanās ir tāda, ka es savā vietā, kur es dzīvoju, es atrodu vēl kādu domu biedru, kas ir arī mājmācību vecāks, vai, piemēram, draudzene, vai no draudzes, vai grupa kāda, bet tas ir apzināti jāsameklē. Un iespējams, ka viņi nebūs tik stilīgi kā Instagramā tie cilvēki, bet viņi ir to vērti, tie cilvēki. Un veidot šādu sadraudzību vienam ar otru, kur mēs varam dalīties ar pieredzi, ar sajūtām un vienkārši uzklausīt, jo nevienmēr
vajag steigties ar padomu. Un tas ir tāds, ko viņi arī tā kā iesaka, ka tieši lokāli, strādāt lokāli, ka būt, aiziet pie kaimiņa. Ne par velti Amerikā ir šis te pīrāgu gājiens pie kaimiņa, jo tam ir ļoti liela nozīme. Un tā kā piepildīt sevi, arī tajā brīdī, ka liekas, ka es vairs nevaru. Un ir svarīgi arī to atzīt. Šis ir galīgi garām. Es vairs to nespēju izdarīt. Arī man tā ir bijis mājmācībā, kā es jūtu, ka es vienkārši to vairs nevaru. Man ir bail citreiz to pateikt, jo es zinu, ka būs tāds nosodījums vai kaut kāds tāds, teikt, ka, es taču teicu, neizdevās. Jā. Bet tieši sarunās ar Ančarloti un arī strādājot Somijā mazliet, ka viņi saka, tev ir jāpasaka, tas jau ir svarīgi, jo tās taču ir 50% no mūsu dzīves šī neizdošanās, un tad tā otra ir tā izdošanās. Un tās ir tās attiecības, tas ir tas, kas veido mūsu par. Klausies, tu pieminēji to pīrāga gājienu. Man ir doma, kas tas ir, bet man liekas, es īsti nezinu, kas tas īsti ir. Pīrāga. Arī gājiens. Varbūt, ka filmā es redzējis, kad dodās ģimene ievāksies jaunā mājā, un kaimiņš dodās ar keksu. Sveiki! Viņš grib ieredzēt, kas tur notiek. Bet, labi, filmās varbūt tas ir uztaisīts tāds, ka viņam drīzāk zinkāri, kas tur, kāds mēbels viņam ir, vai kā. Bet tā doma patiešām ir tā, ka es fiziski aizēju pie savu kaimiņu, sasveicinos. Es aizēju, varbūt pulciņā pie kādas mammas, es redzu, ka mans bērns ar to puisīti spēlēs kopā, es pārkāpu savu egoismu, ko viņa teiks, kāds izskatos, vai mums nebūs kopīga saruna. Sveiki, kā tev sauc, reku mūsu bērns spēlēs kopā, un mēģinu veidot šīs te attiecības, jo es zināšu, tad to bērnu vecāks, viņi zinās mani, un šim bērnam būs vieglāk vienam ar otru arī komunicēt savā starpā. Bet tas ir darbs, tas nav tā, tas nenāk dabīgi, citam tas nāk ļoti dabīgi, bet iespējams tam otram cilvēkam, ko viņš satiek, tas ir tiešām liela piespiešanās. Un tiešām tas, ko es minēju pirms tam, ka pateikt, ka neiet, vai, piemēram, mums neveicas, mums šajā gadā, piemēram, kad bērnam viņš neiemācījās lasīt. Un tā ir patiesība. Bet tā pašā laikā viņš ļoti, ļoti labi zīmē, viņš piedalījās kādā konkursā. Kad ir tas labais un sliktais, un ieraudzīt to un par to runāt. Un attiecības jau ne jau par velti. Pati pirmā grāmata, kas, es domāju, ko visi labi zina, kas tika latviski iztulkota, ka Bībelē ļoti daudz runāts tieši par attiecībām. Un tas ir vienalga, cik labos mēs apstākļos dzīvojam, tas nemaina mūsu attieksmi un attiecības. Tā kā tas ir svarīgi atcerēties, ka mēs varam jebkuram cilvēkam pieiet klāt un ar viņu sākt runāt. Ko es vēl gribēju teikt tieši par semināru, kas ir, kas būtu tā kā svarīgi, ko mēs varētu uzzināt arī, ko esmu uzzinājusi, ka šajā rūpē ne par velti ir tā, ka tā, ka mēs ieraugam cilvēku, mēs apmēram nošam, ka viņš ir ārzemnieks. Un tur ir tādas lietas, ko viņi arī stāstīs, ka ir svarīgi arī bērnam saņemt šo pamata aprūpi. Un tas nozīmē to, ka viņš ir saņēmis pārtiku, mūsu apzinātu pārtiku, ka viņš ir gulējis, ka viņš ir saņēmis tiešām, es negribētu teikt primitīvi, bet vienkārši, ka viņam ir nodrošināt šīs pamata vērtības un ka viņam ir drošība pie mums. Un tā drošība sākās tā, mūsu attiecībās, man ar sevi un man ar vīru. Ja, protams, ir ģimene, bet, protams, varbūt arī tā, kad ir viens pats cilvēks, kad tas bērns jūtās droši tur, kur viņš atrodas. Ja viņš iet uz skolu vai pie kāda pasniedzēja, tad mums pieaugušiem savā starpā ir attiecības, kas ir drošas attiecības, un to bērns ļoti jūt. Un tam ir
tādi pētījumi, par ko arī runās tajā seminārā, ka tas ir izpētīts, tas nav tikai izdomāts, bet ka tas ir uz pētījumiem balstīts, ir tāds pētnieks Fredriksons un Rois Baumeisters, kas tieši par to runā, ka šīs te pieaugušo attiecības ir pamats tam, kā bērns uztvers vispār jebkādu informāciju. Un ir jāņem vērā arī to, ka mēs varam iedot bērnam tikai attiecības, tikai to, kā mēs viens par to izturamies, jo pēc būtības viņam ir gudrāki par mums. Nu, viņi zina vairāk par mums. Nu, tā kā esam patiesi, viņi ir gudrāki par mums, viņi daudz vairāk spēj, un viņi būs gudrāki par mums. Un vienīgais, kas no mums, nu, varbūt paliks tā kā atmiņā, ne jau to, kā viņš mācījās reizrēķinu, bet kā mēs kopā esam pavadījuši laiku. Viņš redzējis arī mūsu nogurumu, prieku, robežas un attiecības, un tas, ko viņi tālāk varēs nodot. Jo šajā brīdī Skandināvu valstis ļoti apzināti savus bērnus gatavo kā nākošo sabiedrību. Protams, viņiem ir tieši tādi paši vēlmes, izaicinājumi, mankārības un vēl vis kaut kāds, bet tā apziņa, ka jūs būsiet tie, kas rūpēsieties par mums. Jūs būsiet, iespējams, ka šis cilvēks, ar kuru vecākiem varbūt, nu, man nav labas attiecības, bet iespējams, ka viņš būs manas meitas vīrs, vai būs mans zobārsts. To nekad nevar zināt. Un tāpēc tās attiecības veidot ir tāda apzināts ceļš, kurš ir izvēlēts. Tā kā tas tāds īsumā, jā. Nu, ļoti, ļoti interesanti. Un man būtu, tas arī retoriski, ja es skaļi domāju, būtu interesanti zināt, vai, piemēram, šķiršanās rādītāji Norvēģijā ir zemāki un stipri zemāki, un kā vispār, vai var izmērīt ģimenes kaut kādu stiprumu, vai varētu redzēt, ka tiešām jaunie ar prieku parūpējas par vecajiem un visu tā sociālā sistēma. Tas ir retoriski skaļi domāju, es tagad neprasu to, ja, bet vienkārši, jo tas viss izklausās ļoti, nu, apsveicami un ļoti, es visam piekrītu, un tā jau ir arī, ir tāda Šarlota Meisona, kas arī saka, ka izglītība tā ir atmosfēra, un ja tā atmosfēra ir smaga mājās, nu, kas tur par mācīšanos, tur nav nekāda prieka, ja tanī visā, ka pamatā, jā, ir tās attiecības, un cilvēki jau atcerās to, kā mēs esam likuši viņiem justies, esot kopā ar mums. Un tas ir, jā, pamatā. Un klausies, man interesē, kā tad tu saprati, ka ir tāda vajadzība, ka vajadzētu tādu semināru, un tu divas reizes pieminēji, man, es izlasīšu, ja, tātad Šarloti tu pieminēji, Annu Šarloti, ja? Pastāsti tādu. Kā tu izdomāji, ka vajag, un kas ir Anna? Iepazīstini mūs ar Annu, un redz, ka mums Lāsma rakstīja, ka ļoti vērtīga un interesanta saruna, paldies, tieši gāja pa saldu un redzēju afišu pasākumam. Un prieks, ka tagad tu uzzinu, par ko ir attiecība pedagoģija. Tā kā Lelde pastāst, jā, mums par lektori. Es saprotu, ka viena lektore esi tu, un tad otra būs Anna, pastāst mums par viņu, un jā, visu kopā. Kāpēc tas top? Kur tas būs, cik ilgi tas būs, un jā, varbūt, ka skolotājiem būs svarīgi dzirdēt arī to, ka būs certifikāts pēc tam, ja, ka būs noklausījušies šo semināru. Tā kā, jā, pastāst par to lektori, kur jūs iepazināties, kāpēc tieši viņa un par semināru. Jā, bet par viņu, tu jautāji par to šķiršanos Norvēģijā, jā? Un, jā, jo tur ir tā doma, ka sabiedrība, bērns, ka piedzimst, viņš ir sabiedrības, tā kā viņš pieder sabiedrībai, valstī. Tas varbūt izklausās brutāli, bet, ja notiek šī šķiršanās vai ka tās nodrošinājums ir daudzreiz stabilāks nekā varbūt šeit, ka viņš to neizjutīs tik ļoti saspringti, jo tur ir tā ar vēsu prātu atrunāts, ka, nu, ja tad tiešām notiek tāda situācija, ka šķirās, nu, tad tur dzīvo 2 nedēļas tur, 2 nedēļas tur, un valsts par tevi rūpēsies, ka nebūs šis te, varbūt, nu, ka tev nebūs mājas. Viņi šķirās arī par tiem rādītājiem. Es neesmu pētījis Latvijas un Norvēģijas salīdzinājumā, bet, protams, ir tie paši izaicinājumi, kādi ir šeit.
bet par to daudz vairāk tiek runāts, jo viņiem ir vairāk resursi pieejami, kur šīs te sajūtas, emocijas, konflikts var risināt, un arī skolās ir sarunas. Un tas, ko tu minēji par šiem attiecībām, varbūt ar kādiem vecākiem cilvēkiem, vai ir skolā pat mācību priekšmets, kas saucās brīvprātīgais darbs, par ko tu saņem atzīmi. Un tas ir no izvēles priekšmets, sākot no 9. klases. Un tam ir nozīme, kāpēc tāds ir, jo tās rūpes veidot vienam par otru un rūpēties tā kā par sabiedrību un arī par cilvēkiem, kas varbūt nav manas kategorijas. Bet tas būtu interesanti izpētīt par šķiršanos un to, kā tas notiek. Bet es zinu skaidri, ka tam tiek veltīti ļoti, ļoti daudz naudas un ļoti daudz resursu cilvēku resursu, lai šī sabiedrība augtu arī veselīgi. Tajā brīdī ir noticis šis te negatīvais moments dzīvē. Un tagad nākamais par Anšarloti. Es Anšarloti iepazinu studējot maģistrantūrā Norvēģijā, jo šī maģistrantūra ir internacionāla, un tur bija no 7 valstīm dažādi cilvēki sabraukuši, un mēs studējām kopā. Un viņi bija no Somijas, un es zināju, ka Somijas pedagoģija ir viena no augstākajām vispār Eiropā, kā vērtēt, un arī Amerikā izrādās. Viņam ir ļoti labi sasniegumi, un man ļoti interesē, kas tas ir, kas tur ir, kāda ir recepte. Un mēs sadraudzējāmies, jo šī draudzība bija ļoti viegla. Un tieši tādā saistībā, jo viņa teica, es izvēlos šo attiecību ceļu, nevis mūsu kaut kādu konkurenci, ko mēs katrs tagad darām. Un tā es ar viņu iepazinos. Anšarlote ir strādājusi skolā vairāk kā 20 gadus. Viņa ir klases audzinātāja, bijusi dažādu vecumu klasēm. Tieši tagad viņa māca 5. klasi pilsētā Ēkenes. Un viņa ir mūzikas pedagogs un arī mūzikas pedagogs pedagoģiem. Un tas nozīmē to, ka viņam pasniedz stundas un lekcijas universitātē, kā mūzika var iekļaut dažādos mācību priekšmetos. Un viņa runā 6 valodās. Un tas ir tāda piebilde, jo viņas stiprā puse ir radošums. Un viņa saka, un tas ir viņas vislielākais plus, un vislielākais mīnus ir tas, ka ir 0 disciplīnas. Tādas, un viņa saka, un es eju tikai ar savu radošumu un strādāju, un esmu sapratusi, ka man vajag palīgu, kas mani disciplinē ik pa laikam, kas ir viņas kolēģis, kas palīdz šīs te robežas. Un šajā savienībā rodās ļoti laba klases atmosfēra ar ļoti, ļoti labiem rezultātiem. Tas bija viens, un tad mums bija sadarbība ar Anšarloti, ka viņa brauc uz Latviju, viņa 2 reizes ir pasniegusi nelielu ieskatu attiecību pedagoģijā pasniedzējiem Jelgavā un Rīgā. Tas bija tāds mazākas grupas, un šoreiz ir tāds, ka viņa piekrīt to darīt, jo viņa šo attiecību pedagoģiju māca Somijas pedagogiem visā Somijā, un tas ir ļoti dārgi Somijā. Šie kursi, ko atmaksā gan skola, gan valsts, gan paši pasniedzēji, šeit Latvijā tas ir salīdzinoši lēti. Viņai tas ir kā tāds, viņa saka, es gribu, jo es jautāju, saka, tas mums tik ļoti noderētu šīs attiecības, jo arī man, ejot, piemēram, uz mūzikas skolu vai ejot pie kādiem citiem pasniedzējiem, ka es māku veidot šīs labās attiecības ar viņiem un ka mani bērni mācās to. Bet es nezinu, kāds ir tas pamats, kad es arī gribēju to iemācīties. Un tad viņa piekritusi ir atbraukt un pasniegt šo tieši saldu, lai tieši vecākiem un pasniedzējiem, kuri ir Kurzemes pusē, būtu iespēja, kad nebūtu jābrauc uz Rīgu, bet kad, rīdzniekiem būtu jābrauc uz saldu, iepazīt saldu, bet ka tieši šajās te mazpilsētās ir tāda iespēja. Viņa ir arī tā, kas veido mācību programmu,
eksāmenu programmu mūzikā. Tieši, jo viņi skatās kā kvalificēta mūzikas pasniedzēja un arī klases pasniedzēja. Un šis ir arī tas viens no iemesliem, ko viņi arī pieminēs, kāpēc Somijā ir tik augsti akademiskie rādītāji. Varbūt viņi nevarēs nolikt mūsu matemātikas eksāmenu. Ja viņi saka, jo jūsu matemātikas eksāmens nav vērsts uz bērnu. Un es viņai jautāju, kādā ziņā. Un viņi teica, ka tad, kad mēs izstrādājam šos darbus, kas viņiem ir jāpabeidz 9. klasē, vai 6. klasē, vai 3. klasē, tieši tāpat kā mums nav doma atrast, ko viņi nemāk. Mums ir doma parādīt viņiem un arī pārējiem, ko viņi māk. Un kā tas notiek, ka viņi liek iekšā tās lietas, ko viņi patiešām māk. Un tā nav tā kā degradācija, tas nav tā, ka viņi arvien mazāk māk. Viņi māk lietas, kādas citas varbūt, kas varbūt nav bijušas aktuāls pirms 10 gadiem. Un kas ir aktuāls tagad. Un rezultāti ir ļoti labi, jo eksāmenā ir tieši tās lietas, ko viņi māk, un viņi tiešām sasniedz ļoti labs rezultāts. Un arī ejot tālāk, viņiem ir šī ļoti augstā pašvērtība, jo viņiem ir augsti rezultāti. Un tas varbūt iet uz otru grāvi, kad viss ir ļoti labi, viss ir laimīgi, visiem ir labi rezultāti, bet tas vidējais, kas ir tas mūsu vidējā sabiedrība, tas līmenis ir daudzreiz augstāks nekā tad, ja būtu, piemēram, šie zemie rezultāti un augstie rezultāti. Un tas ir tas, kas viņus veido par ļoti labu un laimīgu sabiedrību. Tas, ka viņiem ir šie attiecību mācību skolā, ka viņi mācās jau no mazām dienām viens ar otru runāt, kad ir apzināti katru dienu sēžās pie galda un runā, kā tev iet, kā tev gāja, kā tu jūties. Un kad viņiem ir šīs mācības, kas ir vērstas uz bērnu, ka tu eksāmenā saņemsi to, ko tu zini, un tu parādīsi to, ko tu zini. Un citreiz pat ir eksāmeni tādi, ka tev ir balta lapa, un tu uzraksti, ko tu esi iemācījies. Un tu saņem labus rezultātus, jo tu esi parādījis, ko tu esi iemācījies, nevis tikai atķeksējis kaut kādus punktus. Bet tas, protams, tas ir vesels pamats pedagoģijai, kas ir viņiem. Un tāpēc ir šie laimīgā sabiedrība ar laimīgiem bērniem. Protams, ir jāņem vērā arī finansiālais aspekts, bet pašā pamatā ir tiešām attieksme, mūsu pieaugušu attieksme pret dzīvi un pret vietu, kur mēs dzīvojam un pret to, ko mēs darām. Tā kā... Un Lelde, pavisam praktiski, tātad 25. 26. augusts, jā, saldu, un es tā skatos, programmas sākums ir jau 8:30, tā kā jābrauc ir laicīgi, un ja tu skaties tagad mūsu un pirmo reizi dzirdi, tad tu dodies pēc tam, kad mēs beigsim uz Leldes vai nu Instagram kontu vai Facebook kontu, tur tu redzēsi arī visu programmu, tu varēsi apskatīties un izpētīt, kas tur ir, un tad es saprotu, būs gan tā kā teorija, gan būs arī praktiski jādarbojas, ka nebūs tik tā, ka pierakstīsi blociņā, bet būs jāliek lietā iegūtās zināšanas, ja? Jā, bet tā mazāk tās ir ļoti intensīvas, jo tur ir doma pēc iespējas vairāk dot tādas kodolīgas tēmas un teorijas, kas varētu patiešām palīdzēt darbā ar bērnu. Vienkārši mēs tur tā kā parunājam un viens izstāsta lekciju un tad vienkārši iet mājās. Un tāpēc ir tā, ka no rīta puses ir teorija, pētījuma teorija, un to teoriju pēc tam pēcpusdienā viņu liek lietā. Latviski sakot, ka tās ir tādas meistarklases, kur patiešām caur sevi izejot saprot, šādi tas darbojas, tās metodas tieši tā arī darbojās, un es caur sevi to tā varu dot. Un iespējams, tas otrs cilvēks kaut kā pilnīgi citādāk to kā var uztvert, bet ka tas ir vērsts uz sevis pilnveidošanu, uz to, kā es to saprotu, kā es sevi saprotu, jo es nezinu, es pēc tam varbūt varu ielikt, jo ir arī latviski tāds mājaslapa, kur var noteikt, izpildīt tādus testus, kur var noteikt, kas ir tās manas stiprās puses, un jau saprast tagad ir tās lietas, ko es varu
jau ar tām strādāt, un man nav tā kā jāpiespiežās uz kaut ko, kur es jūtos tik ļoti slikti, un es nevaru to izdarīt, jo es pat nezinu, kā to izdarīt. Un tas ir viens, un tās stundas ir daudz, kopā pa 2 dienām tās ir 14 stundas, sākās tā kā, jā, agri, un, nu, gan visi, kas piedalās, viņi saņem no Saldus pašvaldības akceptētu apliecinājumu par noklausītām stundām, un tas, domāju, ļoti vērtīgi arī pasniedzējiem un arī vecākiem, kad ir šīs tā noklausītās stundas. Un varbūt tur nav tādas metodas, piemēram, matemātikas metodas, kā reiķināt uzdevumus, bet tas būs tāds, nu, iedot tādu pārliecību par sevi. Aha, es eju pareizo ceļu, es daru tiešām to, ko es varu darīt, un es nepateicu vēl tādu lietu, ka arī darbā ar dažāda, nu, kā viņš latviski varētu saukties, tā kā, nu, nevis tā kā īpaši, bet izaicinājumi bērniem. Un tur ir domāts gan garīgi, gan arī fiziski, gan arī ar šīm te uzmanību deficītu trūkumu, gan disleksijām, gan autismu, kā strādāt ar tādiem bērniem, gan individuāli, gan klasē, ko ar viņiem darīt, jo Latvijā resursi ir tik, cik ir, un ļoti reti, kad viņiem ir savs asistents. Un, piemēram, mājmācību vecākiem, ja ir šis bērns ar autismu, kā lai viņš iet uz futbolu treniņiem vai uz kādu citu nodarbību, ja tur nebūs tas asistents. Un tas būs viens no punktiem, par ko runās. Tas ir smags punkts, bet tas ir ļoti, ļoti vērtīgs, ka tas tiek tā kā celts gaismā un par to runāts. Jā, un tas notiks Saldus pamatskolā. Un, ja gadījumā nokavētam, tas tiešām ir saprotams, bet būs ar pauzēm, un iespējams, ka tajā pirmajā vakarā būs iespēja arī tādām individuālām sarunām arī pēc tā semināra satikšanām tiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši un varbūt paliks pa nakti Saldū, ka vairāk varbūt uzzināt, ja, protams, būs spēki tam visam. Un katru dienu ir teorijas un būs šī praktiskā daļa. Un tur nav jāuztraucās, nebūs nevienam jāstāv priekšā vai tā kā vienam pašam jārunā, bet tas tiešām vairāk ir tā kā uz sevi vērsts un arī, kā, piemēram, komunicējot ar citiem cilvēkiem, kas, nu, nenolieksim, mēs bez tiem citiem cilvēkiem jau nevarētu pastāvēt šeit. Tas tāds. Nu, paldies tev, Lelde. Un tad visi interesanti, ja ir kādi jautājumi, ir aicināti zvanīt tev, un tad informācijas lapā, gan Facebookā, gan Instagramā ir tavs e-pasts un tavs tālruņa numurs, tā kā sameklējiet, zvaniet, prasiet, varbūt tev kāds varētu prasīt kāds ieteikums par naktsmājām, un kā pusdienām, vai tās ir iekšā dalības maksā, vai vienkārši katrs iet un ēd, kur viņš grib, kā tas ir, piemēram, pusdienas, varbūt tev kāds prasīs katru tam pusdienām. Piemetin tādu lietu, ka tajā cena ir 50 eiro par abām dienām. Tas ir 25 un 25. Tā nav liela cena, tos uzreiz varu teikt, jo tur ir gan telpa īres, gan lidmašīnu biļets un 4 kafiju pauzes, kafiju-tēja pauzes. Pusdienas tur nav iekļautas, jo jūs varat izmēģināt skandināvu stilu, nu tā kā norvēģu stilu ņemt līdzi. Jo ir iespēja tur uz vietas, gan uzsildīt, gan ēst, vai nu arī varēs pasūtīt no ēdnīcas, kas arī nav ļoti dārgi, bet jā, šajā cenā nav iekļautas siltās pusdienas, bet tikai kafija pauzes. Bet droši tiešām, ja kad jautājumi zvaniet un rakstiet, mēģināšu atbildēt. Un tev noteikti ir svarīgi kaut kādā brīdī, kā saka, reģistrēšanās slēdzās, lai tu zini par cilvēku skaitu, tad līdz kurām vēl var domāt un vēl var štukot, un kurā jau noteikti tev ir jāzina, ka būs vai nebūs. Kā tas ir, kad ir pēdējais termiņš, lai pieteiktos? Pēc būtības viņš beidzās 20. Bet, protams, jā, ir tāda vēl neskaidrība, kur likt bērnus, kā es tikšu, kā tas viss man notiks. Tad var pieteikties līdz 24. Bet tad 24. gan vairs ne, 25. vairs tā kā nevar, jo ir iemesls tam, ka mēs iesniedzam pašvaldībā šo sārakstu,
lai varētu dabūt šos certifikātus, un tad vienkārši jāzina šo cilvēku vārdu, uzvārdu. Tas ir tas, bet, protams, ja jūs izdomājuši tas 20, tas būtu izcili, bet, ja ir vēl jādomā, tad var kaut vai padot ziņu, ka varbūt nē, un līdz tam 24. tad tas būtu tas pēdējais. Un arī, jā, vēl par tām samaksām, ka tā kā šis ir tāds neiet caur projektiem vai organizācijām, tad samaksa ir uz vietas, kā ziedojums, vai arī līdz tam 24. var pārskaitīt uz kontu, kas ir norādīts gan tajā informācijā, gan, ja vajag, tas varu aizsūtīt. Tā kā tādas vēl praktiskas lietas. Un jāpaņem līdzi ir kāds siltāks vai apģērbs, es nezinu, kāda ir laika apstākļi, jo būs laukā mazliet. Nu, super, paldies tev, Lēl, ka tu atradi laiku, lai atnāktu, jo es zinu, ka tev arī vēl jāgatavojās, viss notiek, lai seminārs varētu notikt, tā kā paldies par tavu laiku, un redz, ka mums arī Laura ar Instagram konta nosaukumu Laura ar sirds fotoaparātu arī saka tev paldies, Lelde, un es ticu, ka visi, kas mums sūta sirsniņas un saka tev paldies, tā kā paldies. Es ar tev vēlēšu izdošanos semināra organizēšanā, vadīšanā. Man prieks, ka es zinu kādas mājmācību mammas, kas ir jau pieteikušās un kas būs. Tā kā brīnišķīgi un arī skolotāji, kas klausāties, pārlasat, izlasat visu šo te informāciju, ja vajag vēlreiz noklausāties mūsu sarunu un tad uz tikšanos, kā saka, Saldu un Rekut Vēsels oāze arī saka tev paldies. Tā kā Lelde, lai viss izdodās un lai brīnišķīgi vēl arī pēc tā semināra, lai tev izdodas arī atvilkt elpu pirms jaunā mācību gada. un arī visi, kas mūs klausāties, arī lai jums tādas plūstoši mierīgas nākamās dienas līdz tam jaunajam mācību gadam. Viss kaut kas vēl ir jāpaspēj, bet lai neskatoties uz to, ir arī miers un prieks un tā kopā būšana, lai ir tās attiecības, ja? Jā, paldies tev, Evelīna, arī. Un tiešām es ceru, ka arī, ja netiek uz šo semināru, kad arī no mūsu sarunas ir palicis kaut kas prātā un varbūt noder, un jā, ka var arī viņi noklausīties pēc tam, ka, jā, paldies tev par to, ka tu organizē, ka tā ir tava stiprā īpašība, ka tu to vari izdarīt, tad tas ļoti labi padodās. Tā kā paldies tev, liels. Paldies, Lelde, un reku mums Royal Key Design saka paldies, jūs esat zelts. Paldies! Jā. Paldies! Tad es vēlēšu visiem skaistu nedēļas nogali un tev arī izdošanos visos darbos, un tad jau uz tikšanos kādu citu reizi. Paldies, jā, sveicam. Tā.